sniegs būs liels. Krāsnes vēl kurās. Uguns! Karsta krāsne. Vakarā pirtī vecomāties paplikuma. Bet milicis! Dažas nedēļas pēc Kandelēko ielā pavadītās dienas es stāvēju sardzē pie kādiem pilsētas vārtiem. Vecumā! Sienā bija radusies spalvu. Dienu gar to bija Milicis! Nakti tur nolika sargi. Mans mazdēls Milicis! Ceļu kontrabandistiem. Dienu es biju redzējis Lielijas un Pastīju ložņējumu gar sardzes telpām un sarunām ar dažiem maniem vīriem. Visi viņu pazina un vēl labāk viņas zīvis un cepumus. Viņš saņēmis ziņas no Karmenes. Nē, es atbildēju, pagaidiet, drīz jūs tās saņemsiet draugs. Viņš nebija maldījies. Naktī mani nolika sardzēties straugas, un tikko komandieris bija, es redzēju, tuvojamies kādu Skaties! Sirds balss man sacīja, ka tā ir Karmena. Tomēr es uzsaucu atpakaļ, šeit nedrīkst nākt. Neizliecies tik dusmīgs, un teica, pienāju klāt. Karmena. Jā, tautiet, runāsim īsi, bet skaidri, vai gribi nopelnīt vienu domu. Ieradīsies ļaudis ar saiņiem. Nav nemaz tik gara. Nē. Nāves dienu. Mēs nepaspējām nosvinēt. Pāvēle. Kandelēko ielā, tu par to nedomā? Bet es tevi atriekšu. Tad bija vēl. Es zinu, kas tevi nogadināja. Es atriekšu viņas nāvi. Viņa neies zudumā tāpat vien. Viņai nebūs lemts nomirt. Vismaz manā kājā nē. Un es domāju, ka neviens nav tik gudrs. Kā? Lai bērni skrien un lidmašīnas lido. Bet tomēr, es vēderu sasi. Kādi modeļi? Moderni atkal? Ārzemju tikai. Salds paliek skāps viņa tūmā. Ja? Jā. Gada.
Makarovs. Tas ir īstais! Viena kustību. Skaļāk! Pirmā daļa. Milicis par to! Tas ir īstais. Tas ir tieši, kas man vajadzīgs. Es te saukšu par Krutums. Tu esi Krutums. Bet kurš Krutums? Krutums 17. Krutums 54. Krutums 64. Nevaru izdomāt. Nekādi nenāk domas galvā. Stulbas,